Tiešus jautājumus, kas ko satrauc. Es uzmetu tādas pamatlietas, ko es jums gribu pastāstīt, tā, lai es esmu no savas puses izstāstījis, bet es, protams, nevaru zināt visu, kas jums konkrēti interesē. Un tad gribētos saprast arī, cik daudz jūs zinat un ko jūs ikdienā saviem bērniem dodat ēst. Bet tā pamatlieta ir, ka viņiem ir vajadzīgs ļoti daudz enerģijas uzņemt. Un, ja jūs skatāties pēc sevis, cik jūs apēdat, tad bērns noteikti apēd. Viņam vajadzētu apēst vismaz 2 reizes vairāk. Jo tā enerģija, ja jūs zinat kaut ko par kalorijām, tad jauniešiem ir vajadzīgs no 2500 līdz pat 5000 kalorijām dienā, kas ir ļoti daudz. Nav problēma. Man teica, ka citiem esot, ka citi ir tādi, kas esot neēdāji un īpaši 5000, jā. Tas ir atkarīgs no tās slodzes intensitātes, protams, arī cik tas bērns ir liels, bet tas kaloriju daudzums ir diezgan ievērojams. Un tad pamats jau lielos vilcienos ir tāds, kā jūs noteikti zinat, ir jābūt saliktiem ogļhidrātiem, kas ir pilngraudu maize, rudzu maize, pilngraudu makaroni, rīsi, griķi, pākšaugi, pupiņas lēcas, ir jābūt olbaltumvielām, bet tiem saliktiem ogļhidrātiem viņiem ir jābūt tā kā vairāk kā pusē no visu, ko viņi apēd. Tie ir kādi 60%. Pēc tam, tas būtu tā kā, pamatā no tā, ko apēd. Ja mēs skatāmies no dienā apēsto produktu daudzumu, tad vairāk kā pusē būtu jābūt maize, pasta, rīsi un kurus es jau iepriekš minēju. Vēlams, jo kāpēc pilngraudu? Šiem jauniešiem principā nekāda problēma nav arī ēst pastu, piedāvāto picu, bet viņiem ir vajadzīgs ne tikai tās kalorijas, minētās vairāk 1000 kaloriju, bet arī vitamīnu un minerālu vielas. Un pilngraudu produktos viņi ir stipri vairāk nekā tajos baltajos produktos. Bet arī baltomiltu izstrādājumiem ir sava vieta, ja mēs runājam tieši par sportistu uzturu. Jo vēlāk bišķiņ parunāšu par to, kāda ir atšķirības starp ikdienas uzturu un to, kas tiek ēsts sacensību laikā vai arī pirms treniņiem. Tā kā tur ir savas atšķirības, kas varbūt netik ļoti iet, nav tādas pašas kā netik aktīviem jauniešiem, jo tiem vienmēr pirmā vietā ir pilngraudu produkti, sportistiem nevienmēr. Atkarībā kuri, ja mēs par tiem pilngraudu makaroniem skatāmies, tad tos stundu pirms treniņā ēst nebūtu vēlams vai pirms spēles. Parastos pat, stundu pirms varbūt ne, bet parastos tad varētu arī pirms, jā. Jo labi, pastāstīšu uzreiz, lai pēc tam vēl aizmirstīšu. Jo, ja mēs ņemam tādus šķiedrvielām bagātus produktus, bērnam var būt vienkārši grūti, viņam tas vēders darbosies pārāk aktīvs, un tad no tā izrietošās sekas, tā kā, lai viņam būtu pēc iespējas vieglāk trenēties vai spēlēt, tad viņam vajag tādu pārtiku pirms treniņu uzņemt, kas ātri pārstrādājams un tur baigi nekūņojās pa iekšā. Jau no veciem laikiem mums slavāk, kad vajag iedot enerģijas spēles, stundiņus jūtu. Stundiņu es nedotu pirms kādas 2 stundas, jā, bet tad arī ir jāpaskatās, kā ir. Jo auzu pārslas arī ir pilngraudu produkts. Tās arī ir jāstāsta, kā tas bērns reaģē. Ja viņam ir tad viss kārtībā. Jā, es tikai gribēju to pamatu, ka pirmais mums ir vairāk kā puse būs pilngraudu produkti, tad mums ir olbaltumvielas, kas arī ir būtiski svarīgas uzņemt. Gaļa, zivis, piena produkti, tie paši pākšaugi, arī rieksti. Ir būtiski, lai olbaltumvielas būtu, jo viņas netik daudz enerģijai, bet tā kā jums tam jaunietim ir jāaug, tad viņam ir vajadzīgs ikdienā uzņemt.
Un tas pats arī ar taukiem. Tauki arī ir mazāk, tā kā pirmā vietā pie oglehidrāti, pēc tam varētu pat teikt, ka iet tauki, kas būs arī kvalitatīvi, olīveļa, rieksti pārsvarā. Nu, varētu būt arī avokado, ja bērns ēd. Un pēc tam tad trešās būtu olbaltumvielas, bet tas nenozīmē, ka viņas ir mazāk svarīgas. Viņas ir tikpat svarīgas, vienkārši viņas nevajag tik lielā apjomā šajā brīdī ēst, jā. Par treniņiem. Par to, ko pirms treniņiem man stāstīja, ka jums ir 3 reiz vai 2 reiz nedēļā rīta treniņi, kas ir 6:45. Reiz atceros, nu lūk, un tad bija jautājums, vai no rīta ēst, neēst, ko ar to bērnu darīt. Kaut kas viņam jāpēd ir obligāti. Tā kā viņu bez ēšanas nevar laist ārā, bet tas nenozīmē, ka viņam ir jāgrūž iekšā kaut kas šausmīgi smags, nu, ja viņš saka, ka viņš negrib ēst. Tas varētu būt, pirmkārt, tā varētu būt sula, izspiest sulu, ja mājās spiežat sulas, tad glāzes sulas brīnišķīgi, jo viņš dabona enerģiju, dabona vitamīnus, antioksidants, un viņš ir gatavs iet, skriet un darboties. Tikpat labi tas varētu būt kāds jogurta vai piena dzēriens, kuram ir kaut kāds saldums klāt, bet kam nevajag ilgu laiku pārstrādei. Tā auzu pārslu putra 6 no rīta nesapšaubu. Es domāju, arī diezgan ilgi gremosies, jo tur ir olbaltumvielas, viņas tik ātri negribos. Jā, varētu būt vai vienkārši saukts vai sablenderēts. Vislabāk būs tāds, kas jau ir, nu tā kā, varētu teikt, daļēji sagremots, un kas ir šķidrs, vai nu sablenderēts, tas jogurts ar banānu, vai ar piena spēku, ja zinu tādu produktu, kas ir, tur arī var ar augļiem, ogām sablenderēt un tādā veidā iedot. Jā, tā kā no rīta pirms treniņa, vai arī jums aktimeļi, kurš man teica, aktimels arī derēs. Vēl viens, kas bija baža par to, kā tad aktimelī ar cukura saturu, ka citiem ir bail no tā pievienotā cukura, un tad vai dot tam bērnam vai nē. Nu, viņš patērē tik daudz enerģijas, ka viņam droši var dot aktimeli un vairākus, jo viņš to cukuru vienkārši sadedzinās tīrā veidā priekš enerģijas iegūšanas. Tā kā no tāda viedokļa jāstraucās nav, bet ja ir opcija vai dot jau saldinātu jogurtu, vai viņā ieblenderēt iekšā augļus, tad, protams, ka augļus, jo tādā veidā dabonam gan cukuru, gan vēl papildus minerālvielas un vitamīnus tajā produktā iekšā. Tukšā dušā, piemēram, sula jau arī nav iekšā. Es esmu dzirdējis, ka sākas piecām sulas nedrīkst tukšā dušā. Nē, viņas drīkst tukšā dušā, vienkārši viņas vajag atšķaidīt mazliet ar ūdeni, ja jūt, ka pa skābu, ka sit skābu uz augšu. Bet tas arī, ko jūs kombinēt, ja jūs ieliekat tukšā dušā greipfrūtu sulu, nu tad būs pasmagāk. Ja jūs kombinējat, nezinu, apelsīnu burkānu, tad nebūs tik smagi. Vai vēl pieliekat nedaudz ūdeni klāt, tā kā nav tā, ka viņas nedrīkst darīt. Nē, tieši tukšā dušā viņa ātrāk uzsūksies un ātrāk iedos enerģiju. Nē, kuņģa čūlā tik mazas bērns neiedzīvosies, bet... Viņam vajag enerģiju, tas ir drīzāks tas ir fizioloģiski, vajag enerģiju, bet ka viņš sev nodarītu pāri,
kuņģim tas nav tik absolūti. Ja viņam gribās ēst, tad jā, tad viņam tā kuņģa skābi izdalās. Bet, ja viņš, piemēram, pamostās, viņam negribās ēst, viņš pat nedomā tajā virzienā, tad nav tā, ka tur izdalās nenormāli daudz kuņģa skābes, kas visu sārē. Vienkārši, lai viņš dabūtu enerģiju, lai viņam būtu arī produktīvāks treniņš, lai viņš varētu vairāk izdarīt, tas ir viņa paši intereses. Hokeja treniņa? Nē, tas ir stīgi. Tad viņam visu laiku ir tā kā jāuzkrāja kaut kāda rezerve. Tas tā kā organisms ir stresā. Mēs viņu pakļaujam nevajadzīgam stresam. Kā augošam bērnam pie tādas fiziskas slodzes. Un atkal, jūs jau viņam nepiegādājat tīru glikozi cukuru tablešu veidā no rīta. Jums viņam ir vajadzīgs, jo jūs nevarat vienkārši citādāk, tas nav iespējams 2 ēdienreizu laikā uzņemt visas nepieciešamās minerālvielas un vitamīnus. Jums viņš ir jāsadala pa vairākām maltītēm dienā. Tā kā brokastī, tajās nosacītajās agrajās brokastīs ir svarīgi tam bērnam iebarot kaut ko. Es saku, tas var būt dzērieni. Sirmaizīt der, jā, bet ja viņš negrib ēst, tad dzēriens ir viss optimālākais. Vai jogurta, vai piena, vai svaigi spiesta sula, vai pat arī parasta sula varētu būt kā opcija, lai viņš dabūtu enerģiju. Sula? Jā. Sulai 20 minūtes, un viss viņa jau būs. Jā, var izspiest arī vakarā. Viņš nebūs, vai kaut kāds vitamīnu zudums ir, bet viņš nav tik būtisks, lai mēs tāpēc nedzertu vairāk sulu no rīta. Labāk jā, bet tik... Jā, es saku, tas... Jā, viss kārtībā. Galvenais, lai jūs viņā dabonat iekšā kādu vitamīnu devu. Galvenais ir izspiest. Jā, vecākiem ir jāpiepūlās mazliet. Tā kā par tiem rīta treniņiem tā kā ir skaidrs, ja, ka tam ir tādi, kuriem neēd bērni no rītiem neko. Cik tā? Jā, bet tas ir tas kā viens aktiments. Viens ir pirms un viens pēc. Viens pēc. Lūk, tad attiecīgi mēs nonākam tālāk, ko darīt pēc treniņa. Pēc treniņa bērniem ir pieejams uzreiz kaut kas, ko viņi var pusstundas laikā apēst. Tas, ko vecāki ir ielikuši somā, un ko jūs liekat viņiem somā? Citi gādīgi, citi... Keluks, citi... Sausas keluks? Aha. Somā? Trauciņā līdzi. Jā, tā kā pēc treniņa, principā visas šīs versijas der. Bet tam, kam ir jogurts ar biespienu, tas ir salds jogurts vai tas ir parastais salds jogurts? Jā, tad arī ir ok, jo viņam vajag atkal atjaunot ogļhidrātu rezervas, kas ir nodedzinātas diezgan būtiski, plus iedot pa virsu arī kaut kādu olbaltumvielu saturošu produktu, kas varētu būt šis te pats biespiens, tas varētu būt jogurts kā tāds, tikpat labi siers, arī rieksti. Jā, tā kā tajā īsajā brīdī pēc treniņa, kas ir pusstundas laikā, tad der atkal jebkas salds. Bet tad tā nevajadzētu būt nestī ledus tējai vai šādiem dzērieniem, bet salds ar pievienoto vērtību. Gatoreits, es neteiktu, ka tas ir ar lielu pievienoto vērtību. Bet tas vairāk tad pieaugušam organismam, bērnu organismam es nedotu šādu sporta dzērienu.
Bērniem ar uztura bagātinātājiem un šādiem papildus bagātinātiem sporta dzērieniem īpaši aizrauties neiesaka, jo tā kā bērna organisms vēl nav tik nobriedis, tad labāk ir izlīdzēt, pat neizlīdzēties, tas ir normāli, ja viņš saņem visas uzturvielas ar uzturu. Tātad pēc treniņa pusstundas laikā atkal viņam ir jāizdzer, jāpēd kaut kas var būt kāds no iepriekš minētajiem variantiem. Un pēc tam, pēc stundas, ka ir pagājis laiks, viņam teorētiski vajadzētu būt normālai maltītei. Kā sanāk? Un cikos tas treniņš beidzās? 8. Un tad viņš tikai apēd to jogurtu vai izdzer kaut ko? Un kādi jums ir tie bērni enerģiski? Tievi ļoti, jā. Es domāju, ja viņš nepēd pirms treniņa, pēc treniņa, tad 12. tikai, tad ir, labi, tad mēs, un tā ir cik dienas nedēļā? 3 točni ir tādas dienas. Tad ir variants, ka jums ir jādod viņam līdzi kaut kas vairāk, nevis vienkārši jogurta dzēriens, ko viņš pēc treniņa izdzer, bet vēl papildus kādi batoniņi, piemēram, ja viņiem labāk garšo saldi. Kārums, kas ir batoni? Kāruma tā kā sieriņas, jūs domājat? Tas varētu būt arī sieriņš. Par batoniņu es drīzāk domāju tādus, kas mums ir veidoti no, piemēram, tām pašām auzu pārslām vai citām graudaugu pārslām, riekstiem, medu, žāvētiem augļiem. Fitness, tas ir tas keloks, ja? Variants. Ir vēl tas slepulis kurus tos batoniņus ieteikt? Uztaisīt pašiem. Batoniņus, var cepeškrāsnī sataisīt un tad sagriezt. Jāpaprasa sievām vai dāmām pašām ir jāuztais. Sastāvdaļas nav pārāk sarežģītas. Jo tas būtu vislabāk, tāds batoniņš, kurā tiešām ir reālas pārslas, jo tajā fitnesā viņas jau ir uzpūstas. Un vēl visi sādi tie batoniņi pilni veikalu, varbūt no tiem var kādi izsāties. Jūs nezinu, vai visiem būs labi? Tas tā ideālā variantā taisa paši, bet tikpat labi, protams, var izlīdzēties, vienkārši paskatoties veikalā, kuros ir neuzpūsti graudi, kur jūs redzat, ka ir batoniņš ar auzu pārslām, riekstiem, rozīnēm, vai arī jāstāsta, ko tas bērns ēd, ja viņš neēd tos riekstus un rozīnes, viņš jūs pasūtīs visu batoniņu tālāk. Tad ir jāatrod ar to jaunieti kopā, ko viņš būtu gatavs kādai alternatīvai. Bet principā var jau ēst arī vienkārši riekstus, iedot viņam līdzi, ja viņš ēd riekstus kā tādus, paciņā sataisīt vai trauciņā, kastītē, nezinu kādā. Pilnīgi vienalga, galvenais, ka viņš ēd. Vienalga kādas riekstus, jo šādā te sporta gadījumā, kad ir vajadzīgs uzņemt ļoti daudz enerģijas un uzturvielu, ir pēc iespējas jāmeklē tādi produkti, kuros ir koncentrēti visas tās uzturvielas. Nav tur, es nesaku, ka nav jauniešiem jāēd gurķi un tomāti, bet ar gurķi un tomātu viņš uzņems ļoti maz enerģijas. Ja viņš ēd, tad tas ir brīnišķīgi, tad tas ir vienkārši pats labākais, ko mēs varam darīt, jo tur ir gan ogļhidrāti, gan olbaltumvielas, gan tauki, plus, ja ir augļi, žāvētie klāt, tad tur būs arī vairāk antioksidanti papildus klāt un būs tas cukurs, ko viņam vajag kā saldumu. Tā kā, ja viņš ēd, tad tas ir pats labākais, bet arī tie papildus saldinātie vai no ar medu vai ar cukuru batoniņi.
tā kā fitness tipa, bet ne fitness, kur ir īstas vai no auzu vai rudzu vai kviešu pārslas, bet kuras nav tādas sapūstas. Nu, pēc treniņa, tad, kad viņš ir gatavs ēst, bet lai viņš nesanāk tā, ka viņam 8 beidzās treniņš, un tā viņš tikai 12 tiek tās pusdienas skolā ēst. Tā kā tas būtu vēlams tajā posmā pēc treniņa. Skolā, ko viņi ēd? Skolā viņiem ir skolas pusdienas, vai viņi paši izvēlās? Ne, viņiem viss tā kā jau ir sasarāts, un tad tur ir zupa un otrais vai saldais vai kā. Kam ir kastītes un kam ir, tad par skolu ēdienu mēs īsti tur neko ietekmēt nevaram, tur viņš apēd, ko viņš apēd. Ja liekam līdzi kastītē, tad principā pēc tām vadlīnijām, ko es minēju sākumā, tad, lai tur būtu minētie pilngraudu produkti, gaļa, zivs vai kaut vai makaroni ar sieru, un tad var kādus dārziņus iemānīt iekšā, ja viņš ēd. Jūs tā ļoti skeptiski skatāties, es nesaprotu, vai tas bērns neko neēd? Nē, viņš ēd makaroni, viņš neēd. Tur nevar sildīt, tas ir tādā. Tikai tāpēc attiecās uz skolas pusdienām, jo mūsu skolā ir slikta ēdināšana visā kā augsta ēdienu, tāpēc mēs liekam kastītēm. Labi, tad maizītes. Tad maizītes ir alternatīva arī rupjā maize vai salckābā, pēc iespējas, kur viņi ir tā kā mazāk rafinēta, mazāk tas grauds ir atdalīts. Un tad tajās maizēs liekam iekšā, vistas, tītarā, filejas, tomātus, uzsmērējam vēl sviestu vai sieru ieliekam, lai viņam ir gan sātīgi, gan garšīgi, gan arī tiek uzņemts maksimāli daudz tās uzturvielas. Labi, pusdienas 12. Kas notiek tālāk? Viņi pēc... Jā. Ēdienreize uzkoda, mēs varam viņu saukt tā kā mēs gribam, bet kaut kas viņam jāpēd ir. Un atkal, tad sanāk laikam, ka jums ir jādod līdzi, ja? Vai jūs dodat, vai viņi, šeit viņi var, bet viņi te atnāk tik. Citi mājās ēd paspēja aizbraukt. Jā. Mājās kā kurš. Jo es vienkārši domāju, ja viņš atbrauc šeit, tad viņam sanāk apmēram 5 minūtes pirms treniņa paēst, ja? Tad atkal tā ir drīzāk kaut kāda sula vai jogurta piena dzēriens, kas atkal ir šķidrā veidā, un lai viņam nav smagi trenēties pēc tam, jo tā tagad atbraukt šeit, apēst kartupeļus ar kaut ko, un tad tā treniņa efektivitāte būs zema, un viņš pats arī nejutīsies diezko priecīgs par to, ka viņš paēdis. Ja viņš ēd ātrāk, tad 2, jā. Ja 4 ir treniņš, tad 2 viņš var. Jā. Jā, tad viņš var. Un, sākumā minēju par tiem balto miltu izstrādājumiem. Bulkas ēd jaunieši? Bulkas garšo. Tad sportistu gadījumā bulka ir pat ļoti okei, tuvāk treniņam, jo viņa ātri uzsūksies un ātri tā enerģija būs, un viņš viņu visu varēs nodedzināt uz ledus. Bet jāskatās arī, tas ir tā kā gadījumā, ja bērns, tiem bērniem, kur ir tie tievie un kuri neko neēd, ja bērnam parādās jau problēmas ar svaru, kuriem ir liekas svars, tad bulkas noteikti nebūs starp atbalstāmajiem ēdieniem, jo viņam tad ir jāskatās, lai vairāk ir šķiedvielas, lai tā... Ja viņam gribās tās bulkas... Pirms treniņa, jā, bet tad tas nav tāds regulārs pasākums, jo picas un bulkas ir okei tiem, kuriem nav tās svara problēmas. Jo, ja viņam ir svara problēma, tad... Ja pats
tā kā neredz, tad noteikti ir vai nu ģimenes ārsts vai kāds cits, kas jums kāds veselības aprūps. Nu, jā. Nē, tur skatās pēc speciāla līknēm. Bērniem nav tāda ķermeņa masas indeksa, viņi nav precīzi. Tur ir pēc... Nē, nu mēs tas ir viņu pašu veselības labā, tā kā tad ar šādiem te nosacīti mazvērtīgiem našķiem, jo šādas te bulkas viņas sniedz enerģiju, kas ir labi, bet viņās ir salīdzinoši maz, protams, vitamīnu, minerālu vielu. Tā kā jums ir jāparūpējās gan, lai viņi dabūtu daudz enerģijas, gan arī, lai viņi dabūtu tās nepieciešamās uzturvielas. Tā kā pirms otra treniņa vai tad, kad ir pēcpusdienas treniņš, viņiem jāēd būtu, tad tiem, kam viss ir ok ar svaru, tie var ēst bulkas vai baltmaizi ar kaut ko. Baltmaizi ar sviestu. Jā, augļi ir otrs variants, jā, kas arī ir ātri. Nē, no jebkurā gadījumā tie, kas ēd augļus, viņi jau ir ieguvēji. Tas, ka tie bija... Nē, tas ir cits stāsts, bet viņi tāpatās ir ieguvēji salīdzinot ar tiem tievajiem, teiksim tā, kur ēd bulkas. Tā kā ar augļiem uzņems vairāk vērtīgu vielu nekā ar smalkmaizītēm. Visiem grūti. Nu jā, labi, tad tas ir ap 4. Ja ir iespēja uzsilt. Nē, nu tas ir arī jāstāsta, protams, ko tas bērns ēd. Ja viņš ir ļoti tā kā tad ir, ja. Nē, nu kaut ko viņš noteikti ēd. Pastu var likt, sportistam pasta ir ļoti ok. Ja mēs viņu varam pāriet uz pilngraudu pastu, brīnišķīgi. Šajā posmā nevajag šausmīgi satraukties par to uztura daudzveidību. Protams, tas ir svarīgi, es nesaku, ka tas nav svarīgi, bet ja ir kaut kas, ko tas bērns ēd no daudz maz veselīgiem un vērtīgiem produktiem, tad spiežam uz to, nevajag par katru cenu viņiem kādus artišokus un baklažānus mēģināt iebrūt, un tas nav vajadzīgs, jo primārais šajā brīdī ir enerģija, un plus, protams, ir nepieciešams arī augšanai nepieciešamās vielas, kā minerālvielas, vitamīni. Vai viņš ēd zivis un piena produktus? Ja zivis vispār neēd, pēc tam parunāsim vēl par uztura bagātinātājiem, bet tie, kas neēd gaļu, neēd zivis, neēd piena produktus, tiešām ir tādi bērni, kas neēd nevienu. Jā, jo tad ir jāstāst, nē, ar siks nevar, es tikai domāju, vai tas nav tā pārspēlēts, tiešām, ka viņš ēd tikai augu valsts produktus, viņš neēd neko no dzīvnieku valsts produktiem. Jā. Jā. Nē, nu labi, lai viņš tad, ja viņam negrausta gaļu, lai viņš papaksta gaļu, bet jūs viņam iedodat klāt, piemēram, nezinu, piena spēka kokteili vai kādu jogurta kokteili sablenderēt vai nopērkat veiklā jogurta dzērienu, kuru viņš dzer. Ja viņš gaļu neēd, tad vienkārši ar piena produktiem ir jākompensē tā gaļas neēšana. Un kastītē līdzi, jā, tad to pastu, ja viņā var iejaukt iekšā kaut kādus dārzeņus, paslēpt brīnišķīgi, liekam dārzeņus. Tas ir, kā viņš labāk ēd. Vai viņam, jā, svaigi, vārīti vienalga kāds, tos pieliekam, un ar to gaļu zivīm jāskatās. Ja šobrīd neēd, nu tad es saku, tad ar piena produktiem kompensējam, jā, liekam klāt.
Un kas notiek vakarā? Tad, kad viņi atbrauc pēc tā treniņa, pēc laikam šī, ja? Kas tad ir vakarā galdā? Maista. Vakarā ēd. Bet vakarā ēd tā kā pusdienu ēdienu, tādu normālu, vai tad ir kellogši un kaut kādi naši? Vakariņas. Nu jā, jo vakariņām principā tāds pats princips kā pusdienām. Arī tie paši ogļhidrāti, olbaltumvielas tauki. Nu, vai citiem vārdiem makaroni, gaļa, dārzeņi, siers. Cikos viņi iet gulēt? 8:30 viņš pēd. Kaut kādu pusotras stundas sanāk, ja? Pat mazāk. Bet nav, nu, viņiem, protams, būtu labāk, ja viņi varētu paēst 2 stundas, tā kā vismaz pirms miega, bet nav variantu šajā gadījumā. Viņam jāēd ir, un ja viņš vēl no rīta tikai knakstās, un no rīta viņam ir treniņš, tad viņam nav kad, viņam tajā vakarā ir jāpēd. Un nav arī tā, ka jūs viņam kaut ko šausmīgi nodarat pāri, piebarojot viņu vakarā. Vienkārši viņam būtu, organismam vieglāk tā kā atjaunoties, ja nebūtu daļa enerģijas vēl jāvērš uz gremošanas procesiem. Bet citādāk, jums viņam ir jādod ēst tādas slodzes. Tur nav variantu. Vienīgi tad varbūt var mazāk treknu uz vakaru. Un tā kā, ja tie ir cepti kartupeļi, tad varbūt viņus nevajag tā pārāk bagātīgi ar eļļu, tad vienkārši mazāk viņus apcepam vai vārītus iedodam ar to gaļu, tie, kas ēd gaļu, un arī nevis gaļu tur tā, ka sviestā vārās, bet tā bišķiņ maigāk apējamies ar produktiem. Jo treknis gremojās tā kā vissmagāk. Attiecīgi, jo viņš būs liesāks, mazāk taukvielu, jo ātrāk pārstrādāsies uz vakaru. Jā. Nelabā. Steikus. Gaļu. Jā, gaļu ir jāskatās pirmkārt atkal, kādu viņš ēd, kuru viņam garšo. Nē, uzspiest mums nevajag, mums vajadzētu dalīt tā, ka ir gan putnu gaļa, gan sarkanā, gan tā cūka, gan tas lielops, ka nav tā, ka ir tikai viena vai tikai otra visu laiku un tāda kārtīgi sacepta. Tā nebūtu labi, ja viņi uzņemt arī viņu, piemēram, zupu veidā, ka viņi ir vārīta, nevis tikai sacepta, apbrūnināta. Šeit sarunāts ir. Nē, zupa nav katru dienu un sportisti. Jo jāskatās, tad ir kāda zupa. Ja tā, piemēram, ir buljona zupa, kas ir uz dārzeņiem vairāk, tad atkal mēs viņam to kuņģi piepildam ar baigi tādu mazu enerģiju. Protams, tā zupa ir vērtīga, bet ja viņam nav laika paēst vai viņš jums ir tāds slinks ēdājs, tad to reizi, kad viņš beidzot ēd, aizpildīt ar buljonu zupu ir baigi, tā, izšķērdīgi, jā. Ja viņš ēd ļoti daudz un bieži, vai, piemēram, brīvdienās, kad viņš var ēst tad, kad viņam gribās, tad tā varētu būt arī buljonu zupa. Bet citādāk, tad zupai arī, lai tur būtu daudz gaļas, mazāk šķidrumu un tāds saldējums, tā kā drīzāk, vai bieza zupa. Var skatīties to. Frī ar gaļiņu. Tad tas puika, tad nav puikam, bet tāds apetīte ir iztraucēta. Protams, ja mēs skatāmies tā, tad šis šķīvis būtu bišķiņ par mazvērtīgu. Es varu teikt, jā, tur kalorijas būs daudz, bet viņam nav papildus pievienotā vērtība. Tie
Tas ir kartupels, kurš it kā ir ok, bet viņam nav, ja viņš būtu vēl ar mīzu. Viņu ēst ar mīzu, tad vēl ir kaut kāds labāk, es saku, būtu tie pilngraudu makaroni, ja viņi ēd to pastu. Tad tā ir pilngraudu pasta vai griķi, ja bērniem nav traumas pret griķiem. Īstenībā vēl ko nepieminēju, putri arī var būt vakarā. Ja es teicu, ka viņi no rīta 6 varbūt nevajag 6:30, 15 minūtes pirms treniņa, bet tā putru var dot arī vakarā, viņi ir ļoti ok. Dažādas, kas ir pilngraudu, vai 5 graudu, vai auzu pārslu, vai jebkādas citas, tā kā tās droši var dot. Vēl viena lieta - šķidrums, ūdens daudzums, kā viņi jums dzer. Ir labi. Sulas dzer vai pārsvarā tas ir ūdens? Kas lūdzu? Krāna ūdeni tikai dod. Jo viņiem varētu dot arī sulu vairāk, tā kā, lai viņi uzņem vēl enerģiju arī ar ūdens, protams, lai padzertos, bet sula tā kā būtu ļoti laikā šiem fiziski aktīvajiem jauniešiem, lai viņiem tās enerģijas rezerves atjaunotu. Nē, labāk, protams, ir svaigi spiestā, bet paku sula, ja tā ir sula tiešām, nevis tur sulas dzēriens vai aiztī vai vēl kas tāds, tad arī tur būs saglabājušies gan vitamīni un minerālvielas īpaši nezūd apstrādes procesā. Un kas vēl interesants fakts par sulām, ka viņas tās paku sulas man agrāk bija drausmīgi tāda pretestība. Man likās, ka tur nekas nav saglabājies un principā dzeram cukuru iekrāsot. Bet es nesen biju uz pasākumu, kur bija Lauksaimniecības universitātē pētīts tas sulu sastāvs. Un lieta tāda, ka tagad tās sulas taisa, viņas gatavo no maksimāli nogatavinātiem augļiem. Tagad viņas ātri izspiež, sapilda. Viņas dehidrē no sākuma, tāpēc, lai vieglāk pārvadāt no Brazīlijas uz Latviju, tad sataisa tādā putriņā, un Latvijā viņas atšķaida atkal ar ūdeni. Bet, principā, tur ir viss tas koncentrāts, viņš ir savu maksimālo uzturvērtību. Protams, nedaudz zūd uzglabāšanas laikā, bet tā kā tas iepakojums ir hermētisks un augļi ir bijuši maksimāli gatavi, tas nozīmē, ka tur ir maksimāli daudz vitamīnu un minerālu vielu. Tad ir jautājums, vai tajā apelsīnā, ko mēs nopērkam veikalā, kas ir, nezinu, cik ilgi stāvējis, plus vēl pa ceļām gatavojies, nevis kokā gatavojies, tad kādas ir tās atšķirības. Līdz ar to, jā, tāda mana skepse pret paku sulām vairs nav tik liela, ir tīpaši fiziski aktīvu cilvēku uzturā. Tādam birojā strādniekam varbūt nevajadzētu dzert sulas katru dienu no pakām, bet jaunietim nav nekādu problēmu to darīt. Tā kā tas bija par sulām un dzērieniem. To mēs izrunājam, ka pēc treniņiem sula ir ok. Tiem, kas dzer pienu, starp citu var dzert arī pienu, ja garšot, jo tad arī sanāk, viņš uzņem šķidrumu, plus vēl papildus ir gan ogļhidrāti, gan olbaltumvielas. Tās ir tā saucamā pseidozinātne, kas izdomā saliek kopā nesaistāmus faktus un tad pasaka, izdara savus secinājumus, kas nav fizioloģiski iespējami. Tā kā, ja jūs dodat bērnam pienu, jūs viņam neko neskalojat ārā. Tas ir cits stāsts, jo, piemēram, pieaugušam cilvēkam vairs daudziem var būt tā, ka nepietiek laktāzes organismā, vairs nesintezējas enzīms, kurš šķeļ laktozi, kas ir piena cukurs, un attiecīgi tad, rodās dažādi diskomforti organismā. Un bērniem tas nevienmēr tā ir. Tagad ir jāskatās, daudziem ir tā saucamā laktozes nepanesība, bet tiem, kam nav piens, neko neskalo ārā, un viņš neko sliktu nedara, un viņš ir uzturvielām vērtīgs, tā kā baidīties lietot nav pamatojumu.
nezinu, kādu pamatojumu treneris ir atradis vai kāpēc viņam tā liekas, bet fizioloģiska pamatojuma nav. Ja skatās pētījums, kur ir salīdzināti dažādi gadījumi, kur bērni, kas ir lietojuši pienu, kas nav lietojuši pienu, nav tāds pētījums, kurš pasaka tiem, kas ir lietojuši pienu, tad tiem ir, nezinu, trauslāki kauli vai kaut kas ir sliktāk sanācis. Jā. Nē, nu ieviesinātais piens, drausmīgs cukura daudzums, jā, tur tā varētu. Nē, nu, jā, tad tas būs tāds, jā, trieciens baigais. Nu, es tagad pēdējā laikā neesmu paskatījusies, kas lāsēnam vēl bez piena un cukura ir. Jā? Ok. Skolā dod bezgaršas. Te nav nekas tāds, kas viņiem varētu būt par sliktu krāsvielu, es nemaz neredzu. Jo zemeņu piedeva ir līdz ar to, zemeņu sulas koncentrāts ir tas, kas iedos rozā krāsu, ja šim ir rozā krāsa. Tā kā te nav klāt nekas drausmīgs. Parastam visiem skolēniem es šādu te neieteiktu, protams, dzert, tāpēc, ka te tas cukurs ir tā kā uz šajā te iepakojumā varētu būt 9,4 sanāk 4 teikarotas, atvainojos ar cukuru, kas, jebkuram jaunietim nederēs, bet šiem te ir ok, jo viņi to cukuru sadedzinās. Tā, es apskatīšos, ko es vēl gribēju jums pateikt. Ko jūs varat labu par Almāri pateikt? Pieredinat laicīgi, ja? Tā kā... Tiešām par alu, tad varbūt pabeidzam par bērniem un pēc tam par alu. Vēl, jā, par uzturvielām, kas ir kalcijs, D vitamīns un dzels. Kalcijs mums piena produkti, zaļie dārzeņi, kas ir brokoļi, ja nav tā brokolis negaršo, Briseles kāposti, tajos ir kalcijs, bet ir arī piena produktos. Tā kā ja piena produkti ir, tad tas ok. Tie ir ļoti būtiski svarīgi. Tāpat dzels, lai viņš dabūtu, lai šūnām piegādātu enerģiju, skābekli aiznestu uz šūnām, dzels primāri gaļa, zivis un augvalsts produktos jau būs stipri mazāk. Tā kā dzels, kalcijs, tas ir vajadzīgs D vitamīnu vasarā, lai iet saulītē spēlēties, tad tas būs vislabākais D vitamīna avots. Par tiem, kas neēd zivis, zivju eļļas jūs vai, nezinu, kādas kapsulas dodat bērniem? Ik pa laikam. Zivju eļļu, ja dodam, tad dodam visu laiku. Viņu nav tā kā jēgas, ik pa laikam kaut kādus kursiņus iziet, kā to mēdz darīt ar vitamīniem uz pavasari. Zivju eļļu, ja dod, tad dod visu laiku, un ja ir sportists, tad es viennozīmīgi dotu visu laiku sportistam. Jā, jo zivju eļļa ir omega-3 augstskābes, kas mazina iekaisuma procesus organismā. Sports, fiziska aktivitāte, tas var veicināt iekaisuma veidošanos, jo ir slodze visu laiku organismam liela. Tā kā vai nu tabletes vai šķidrā veidā ir jau tagad tās zivju eļļas arī nav tik drausmīgas vairāk.
Vislabāk ir šķidra zivju eļļa, jo tajā kapsulā viņa jau var oksidēties daļai un zivju eļļa arī jātur leduskapī. Ja jūs viņu ņemat, tad jūs viņu... Kapsulās it kā nē, bet es saku, labāk ir šķidrā veidā. Ja jūs varat atrast zivju eļļu, kur viņš norīs šķidrā veidā. Var arī piespiest citronu sulu vēl papildus klāt un tādā veidā kaut kā padarīt viņu neitrālāku, teiksim tā. Bet zivju eļļu, tas ir uztura bagātinātājs, kuru es tā kā teiktu, ka šiem jauniešiem vajag obligāti. Un vēl viens ziemā ir D vitamīns, kurš arī visticamāk viņiem trūkst, ja jūs nebraucat kaut kādā starpsezonā uz siltām zemēm, braucat, tad jau ir labāk, tad varbūt. Tā kā, jā, jo D vitamīns zivju eļļa tie būtu tie, kas ir tā kā obligāti, bet D vitamīns nav visu gadu. Tas. Kalcijs un pārējie vitamīni ir tā, ka principā tās nostādnes un viedokļi ir tādi, ka jauniešiem nē. Vienalga vai fiziski aktīvi, neaktīvi, vai spēlē hokeju vai basketbolu, ka jauniešiem neiesaka ar uzturu bagātinātājiem aizrauties. Es tik kategoriski nebūtu, jo ja tiešām jums liekas, ka tas bērns neko neēd. Tādu, ka viņš pārsvarā pārtiek no baltmaizes bulciņām, no makaroniem un varbūt kā... Jā, ja jums ir bažas, ka viņš tā kā neuzņem normālus produktus papildus tam visam, tad kādus vitamīnu kompleksus var lietot, bet tad gan vajadzētu vai ģimenes ārstam vai ārstējušam ārstam uzjautāt, kurš ir lietas kursā par bērna veselību, lai nesanāk ziepes tā uz dullo aptiekā vienkārši ņemt varbūt nevajadzētu. Bet principā nē, viņam maksimāli daudz vajadzētu ar uzturu nodrošināt tās nepieciešamās uzturvielas, izņemot, kas ir zivju eļļa un D vitamīns, ko ar uzturu nevar maksimāli nodrošināt. Jā. Jūs ar viņu nevarat pārspīlēt. Ja viņa ir tajos vitamīnos, jūs droši varat dot papildus to karoti ar zivju eļļu. Jūs neko viņam sliktu nenodarīs. Zivju eļļa? Es saku, cik viņa tur ir vēl stabilā veidā, jo ko dara eļļas, viņas oksidējās. Un tad, kad viņa ir oksidējusies, tā kā sadalījusies, viņa vairs nepilda to savu funkciju organismā. Un ja jums ir tāda daļēji oksidējusies, piemēram, vitamīnu sastāvā un daļēji oksidējusies kapsulā, tad vismaz jūs kaut ko kopā saliekot dabūsiet vērtīgu. Eļļu visu laiku, jā, bet cik tas ir jāskatās, kādu eļļu jūs lietot, jo, ja kapsulās, tad tas daudzums mēdz atšķirties. Šķidro, es teiktu pat teikarotēji dienā viņu dot, tā lai ir, jā. Jums ir īpaša. Man ir grūti atbildēt, jo tādas noteiktas devas pagaidām tai zivju eļļai nav, ka sportistiem vajadzētu tik un parastajiem nesportistiem tik. Tā kā, ja jūs dosiet divas, jūs viņam neko sliktu nenodarīsiet. Bet, ja viņš, piemēram, ir ļoti, viņam riebjās tā eļļa, tad nevajag viņu spīdzināt. Ja viņš dzer, tad var dot no rīta un vakarā viņam dzert, jā. Un tad paskatieties, kā ir, vai ir labāk, kā bērnam, kā jūtās. Vai jūs vispār ir tendence dot vitamīnus un papildus? Tikai zivju eļļu nedod. Kalcija papildus, jā? Kalcija, jā.
Nu, tad, principā, ja jūs nedodat, tā kā jūs baidaties dot piena produktu, jo jūs domājat, ka viņi kaut ko Nē, nu tad vienkārši tā jocīgi, ka piena produkts skalo ārā, un pēc tam papildus uzņem kaļķi, kas piena produktos kalcīs, nu tad tur nav tā kā loģikas. Tā kā piena produkts, lai viņš droši ēda, ja viņam garšo, tad tas ir brīnišķīgi. Vēl omletes olas ēd jaunieši. Ja? Var arī, iespējams, arī iegriezt kaut kādus dārzeņus. Nu labi, nu tad kādu svaigu varbūt var pielikt klāt, bet omlete arī ir ļoti labs produkts, piemēram, brīvdienu brokastīs, tad, kad jums nav jāsteidzās putra vai omlete, tas ir tā kā... Pirms spēles omlete varētu būt pa smagu, un tāpēc, ka viņa ir trekna, nu kā eļļā, mēs viņu sacepam un ka viņi tur ilgi. Tā, tiks, es tā kā domāju, pirms spēles pusstundu. Pirms spēles un īstenībā sacensību periodā vairāk varētu spiest vēl vairāk uz tiem ogļhidrātiem. Ja es runāju, ka 60%, tad, kad ir kaut kādas sacensības vai spēles, tad iepriekšējā dienā to procentuāli var palielināt vēl vairāk. Nu, ka viņam ir vairāk tā maize, vairāk tā pasta, vairāk tās pašas bulciņas. Labā ziņa, ko varbūt nevajadzēja teikt. Tā kā, lai viņam izveidojas ogļhidrātu rezervas, uzkrājās proti glikogēns aknās muskuļos, un viņš var efektīvāk spēlēt uz tā laukuma. Tad varbūt mazāk mēs liekam tās olas un eļļas un avokado vai avokado. Bet vairāk liekam ogļhidrātus. Tā kā pirms, ja ir kaut kāds, nezinu, čempionāti, jums ir tādi, ka vairāk tā. Nu jā, tad principā kādas 5 dienas iepriekš jau var sākt tādu pastiprinātāku ogļhidrātu uzņemšanu. Šito var pārvest, tagad man visi 5 dienas no vietas ēdīs bulciņas. Jā, bulciņas. Bulciņas var būt arī pilngrauds. Es zinu, ka centrā ir viens tāds veikaliņš, graudu spēks, laikam, kur cep pilngraudu maizītes. Un gan jau, Rimī nē, bet varbūt Stokmanā vai Skajā arī var atrast kādas, kas ir pilngraudu bulkas. Un tādā veidā tā it kā paliek bulka, bet tomēr jūs viņā dabonat vairāk atkal minerālu vielu, šķiedru vielu un vitamīnu. Tā kā, Kurā vietā? Skajā ir, jā. Vēl viena lieta ir zemesriekstu sviests. Jūs ēd zemesriekstu sviestu? Nav mēģinājuši vai negaršo? Nav mēģinājuši, paskatās un pasaka. Kas lūdzu? Jā. Viņš ir... Jā, tas ir tāds amerikāņu stilā, ir ar baltmaize ievārījums pa virs, jā. Bet viņu var tādā veidā, vai arī viņu var, kas ir tagad tādi maizcepumi selgai vai laimai vai tādā kastītē, ir tādi maizcepumi, jā, pilngraudu un uz tādu, vai arī uz galetēm. Nu, galeta atkal ir mazvērtīgāk, bet viņi ir kraukšķīgi, varbūt, ka patīk bērnam kā uzkoda. Uzsmērē, jo zemesriekstu sviests atkal būs baigi foršais olbaltumu ielauts. Un arī enerģijas tur būs daudz. Un ja paši taisa mājās tos batoniņus, tad viņos arī var jaukt iekšā vai taisīt, piemēram, auzu pārslu cepums vai kādas citus cepums arī var likt iekšā zemesriekstu sviestu, kas uztaisīs to gala produktu vērtīgāku. Tā kā tas ir tāds vēl viens produkts, ko mēs varam iekļaut. Un šokolādi, viņam noteikti garšo piena šokolādi, ja, ko viņa tumšā būtu, cik tumšu var iedot, bišķiņu vismaz tumšāku pamēģināt, lai būtu vairāk antioksidanti un vairāk minerālu vielu, jo piena šokolādē pārsvarā, tur ir piens un cukurs, tā šokolāde tur tā, kakao vai,
iepilināts un kakao sviests, tur no tā paša kakao pulvera maz ir. Tā kā šokolāde arī labāk bišķiņu, vismaz tumšāk, nevajag uzreiz viņam mēģināt 90% tumšo šokolādi iebarot iekšā, bet poraino ir, jā. Nu tad, ja jūs jau noteikti pamanījuši kaut kādus kompromisus, ko var, tā kā šokolāde arī ir okei. Viņa ir, jo tumšāk tas ir, jo labāk, plus vēl, ja viņai klāt ir kaut rieksti, šāvēti augļi, nu tad tas ir vēl superīgāk. Viņi ir, cik ir pa daudz, cik viņš viņus dzer? Diena. Tāpēc, ka viņam nav nekas cits, ko viņam vajag enerģiju, viņam gribās to enerģiju. Nē, tāpēc, ka viņam vajag enerģiju. Viņš ir pieredzis, ka viņš šādā veidā to enerģiju var dabūt, un tāpēc viņam prasās. Jo viņam nav cits nekas ierādīts, nav bijusi cita alternatīva. Jūs viņam varat kaut vai, piena spēku šokolādes dzēriens, arī ir piena spēks ar šokolādes garšu. Man viņš liekas pa saldu, bet tādam bērnam viņš varbūt tieši, kas pa saldu nebūs, būs tieši laikā. Vajag kaut kādu vērtīgāku to avotu, ar kuru uzņem enerģiju, kur vēl kaut kas ir papildus. Jo tādā piena spēkā būs papildus, tur būs olbaltumvielas vairāk stipri nekā parasti. Es domāju, ka viņš diži vairāk neizdzers, jo viņš ir tāds diezgan sātīgs. Nē, treknis viņš nav, tur tauku nav daudz, tur 9% olbaltumvielu. Tad parasti liekas, ka tie ir tauki, bet tauki tur ir maz. Tur ir vairāk olbaltumvielu, un es domāju, ka viņš diži daudz vairāk par to vienu neizdzers. Bet ja viņš grib dzert vairāk, viņš drīkst izdzert arī vairāk. Tā kā to, jā, bet tādus automātu kakao kā ikdienas 2 reizes dienā labāk nē. Jo tad gan varbūt vajadzēs uztura bagātinātājs ar vitamīniem, lai kompensētu to, ko viņš nav uzņēmis. Tā kā tā, un jā, tas, ko es gribēju pastāstīt, tas laikam, to es esmu izstāstījusi. Sarkanas spēlēm ir intensīvs kundīs, vairs kā vienams gadi melnā šokolāde un melnā tēja. Tas tā kā, ko vēl varētu varbūt, ja, piemēram, starp spēlēm ir stunda, cik mums 2 stundas vai 2. Nu jā, 2 stundas. Tie paši jogurtu dzērieni var būt. Tagad... Jā, tas ir okei. Es teicu no sākuma, ka par to cukuru ir bail, ka tur ir sastāvā daudz, bet tā kā viņi ir aktīvi, šāds jogurta dzēriens ir okei. Lakto ir vēl, kas ir pudelēs, piemēram, tie jau gatavi arī brīnišķīgi, jo sanāk, ka tur ir ne tikai jogurts un cukurs, bet arī pienskāpās baktērijas, kas ir vajadzīgas. Kā šādi te dzērieni ir... Kaut kādu ekstra labumu, tikpat labi mango dodat viņam, ja jums gribās nomizotu kastītē sagriezt. Nav tā, ka banāns ir kaut ko pārāks. Vienkārši ābols ļoti pūš vēdā. Tad banānam nav tās mizas un viņš ir vieglāk sagremojams. Bet no cita viedokļa, jā, mizots mango tikpat labi. Jā. Sula, kaut kādi smūtiji, kas ir sablenderēti, paņemti līdzi, tas viss der. Galvenais, jā, dabūt enerģiju un ūdeni arī, lai viņš tad der. Vai arī, ja dzer sulu, tad jā, tad viņš uzņems arī to šķidrumu. Bet šķidrums ir svarīgs. Jūs vajag vēlreiz tam, man pēc tam negaidīs. Parādīsim mājās. Nē, Gatoreidam šajā... Es saprotu, ka tas ir stilīgi un forši paņemt Gatoreidu pudeli un izdzert, bet viņš...
Bet tas ir tā kā uztura bagātinātājs, ka viņam atkal ir papildus kaut kādi nedabīgā produktā pielikti vitamīni klāt. Ja viņš viņu var dabūt ar sulu vai smūtiju vai jogurta dzērienu, tad kāpēc viņam ir jāuzņem kaut kā atsevišķi? Tā kā nē, nevajag viņiem. Jā, uztur bagātinātājs. Jā, eļļa un tas D vitamīns, principā, bet D vitamīnu tūlīt jau vairs nevajadzēs. Tagad jau saulains ir, un ja viņš iet ārā, tad viņam D vitamīnu vairs ne. Tad, principā, tas uztur bagātinātājs, ko var lietot bez ārsta vai speciālista apmeklējuma, tad tas vienīgais, ko es teiktu, būtu zivju eļļa pārējos, un tad ir pēc situācijas jāstāsta, vai tad tiešām tā ēdienkarte nepiegādā pietiekami daudz uzturvielu, un vai ir vajadzība pēc kā papildus. Tā. Aizgāja jau projām, man liekas, ne? Nē, vēl gaidas ar alu. Bērniem. Nē, nopietni par alu, ja, kas viņā ir labs. Jūs neesat pārbaudījis? Alum nav tādi pierādījumi, ka viņā būtu kaut kas ekstra vērtīgs, ka tagad varētu rekomendēt. Pa glāzei alus jau ir baigi labi. Nē, pa glāzei vīna ir teikts, ka ir labi. Bet pa glāzei alus tur nebūs apetīti, viņš veicina, un līdz ar to viņš veicina arī aptaukošanos Vidukļa rajonā, kas ir pat sliktāk. Man turpināt? Diemžēl alum slavas dziesmas nevaru veltīt. Vīnam vēl varētu. Vīnam vēl varētu. Šeimē, jā. Mēs tās galvenās lietas, man liekas, apskatījām. Tas, ka, ja bērni kaut ko neēd, jā, tad tur ir jāstāv. Nevienmēr ir tā, ka viņi neēd. Varbūt viņi jums atsaka, vai viņi ir... Nē. Tur nav nekas vairs tāds palicis, lai viņš būtu baigi vērtīgais. Nē, tas arī ne. Tas it kā strādājot. Es neesmu mēģinājis, jo es kolu vienkārši nevaru iedzert. Man liekas, man palikt vēl sliktāk, ja es mēģinātu. Bet man kolēģi ir stāstījuši uztur speciālisti, kas kā brauc ar grupām jauniešu uz ārzemēm, viņiem vienmēr ir kola līdzi, jo kā panesās kāda vēderkaita, tā iedod kolu un viss kārtībā. Jā, tad jums ir savi. Jā, tā kā ārstniecības nolūkos kolu var. Jā, bet es saku, var jau daudz ko, bet viņus vienkārši ir jādomā par to, ka nevis tikai enerģija jums tam bērnam vajag, bet lai arī būtu tā uzturvērtība pēc iespējas lielāka. Citādāk jau tad varētu dot dažādus saldus produktus. Aliņš tikai priekš bērniem. Tas ir diezgan individuāli tāds, kas visiem parasti ir tādi rūgtāki produkti, kas veicina, bet ja tas bērns jau tā ir neēdājis, jūs vēl viņam mēģināsiet kaut ko rūgtu iebarot, viņš nebūs īpaši sajūsmā. Tā kā īsti tādus izteiktus apetītes veicinātājus no alkohola nedodam, tā kā tad citu variantu
Vēl nē, jābaro. Bez barošanas treniņus. Nē, un viņam vajag arī miegu, viņam vajag pietiekamu laiku atpūtēt. Tas arī skaidrs, lai viņš spētu normāli funkcionēt. Tikai ar ēšanu un sportu. To guļ viņš visu laiku. Nu jā. Jā. Jā, paldies. Cik jauki. Es galvenais tagad skrienu uz hokeju. Tagad ir Latvija un Baltkrievija.